Man blakus sēž Latvijas izlašu komisijas vadītājs Jurgis Krastīņš, un šī ir video intervija jaunā gada sākumā par aizvadīto gadu un turpmākajiem plāniem. Pirmais jautājums, ko es vēlētos uzdot, ir pastāst lūdzu par to, kādi ir tavi pienākumi un saistības Latvijas orientēšanās izlases sakarā. Pienākumi, tādu kā darbu, tādu aprakstu, tāds, protams, nav. Pienākumi ir tie dabiski, kā viņi ir veidojušies. Un es, kad sāku ar to nodarboties, mans oficiālais tas nosaukums ir izlašu komisijas vadītājs. Es sapratu, ka man tā sajūta bija, kad izlasēm ir atsevišķi cilvēki, kas darbojās, bet ir jāsavēl kaut kādās kopsakarībās. Tad priekš manis ir tā sajūta bija, kad ir svarīgi lietas sakārtot un sākt veidot kaut kādu kopsakarību tajā visā, kas notiek. Un tas mans galvenais pienākums ir, kā es to saprotu, ievest kaut kādu kārtību un tādu loģisku sajūtu par to, ka tas, kas notiek, tas nav tikai šobrīd šeit un tagad, bet ka tas, kā tas notiek tagad, tā varētu notikt arī rīt, parīt, un ka tas, kā ir pateikts, ka būs, ka tā arī notiek, kad ir kaut kāds dialogs, protams, starp cilvēkiem, es ir kaut kādu no augšas pateikt pavēli, ja tur tagad būs 10 cilvēki, kuriem jādara tas un tas, un ja viņi nedara, tad nekas nesanāk, ja, tāda. Jo tas mans lēmums darīt, viņš var būt tāds relatīvi spontāns un balstījās uz kaut kādu iepriekšēju notikumu secību, jo es jau iepriekšējā gadā pievērsos, skatījos, kā iet Edgaram Bernānam, un es sapratu, ka ir tā problēma, un es ar kaut ko pie sevis sapratu, es jūtos vainīgs kā viens no LOF valdes, kad es pietiekoši aktīvi neiesaistījos un nemēģināju palīdzēt viņam, jo viņš viens, tajā brīdī nevarēja tikt galā ar visiem tiem jautājumiem, kas viņam bija, notikumiem, ko viņš saskārās. Un tur ir daļai tāpēc es jūtos tā kā, man likās, kad es esmu to visu redzējis, es esmu sapratis, un kad tā lieta nevar vienkārši tā atstāt kaut kādā pašpulsmā, laika bija maz, tas jau bija marts, man liekas, tūliņ jau bija praktiski jāšaujas sezonā gaisā, jo pirmais mačs jau bija Eiropas čempionāts maijā, tikai divi mēneši palikuši, un skaidrs, ka vienkārši atstāt un skatīties no malas, kas tagad notiks, kad tas īsti nestrādā. Bet tu devies līdzi ar izlasēm gan uz Eiropas čempionātu, gan pasaules čempionātu. Kāda bija tavu pienākumu tur? Tu biji šoferis, pavārs, treneris, masieris? Es, protams, necentos darīt lietas, kuras es nemāku darīt. Masieru kursus neesmu beidzis, protams, masēt es necentos. Jo katram jādara to, ko viņš māk darīt, to, ko viņš tajā brīdī ar to savu darbību var izdarīt visliederīgāk. Uz Eiropas čempionātu es vairāk biju kā komandas pārstāvis un nedaudz tur ar ēst gatavošanu palīdzēju un kaut kur drusku ar mašīnu pabraucu, bet pasaules čempionātā tur bija vēl vairāk brauc ar mašīnu, vēl vairāk taisīju ēst un gāju gan uz komandas pārstāvis apulcēm, gan aizgāju uz Jofu, tā nebija General Assembly, šī bija General Assembly, jā, tas bija tā kā kongress, nebija tā konferences, tas bija kongress. Skaidrs, bet tu darbojies arī kā treneris, kaut kādu psiholoģisku atbalstu sportistiem, vai palīdzēja analizēt? Īstenībā tas vairāk būtu jautājums sportistiem, vai viņi mani uzskatīja vairāk kā pārstāvi, vai viņi sajūt arī no manis kaut kādu psiholoģiska veida palīdzību, jo savu zināšanu un iespēju robežās, es, protams, centos sniegt kaut kādu savu viedokli vai padomu tajā, kas notiek, vai to, kā varētu kaut ko darīt vai tieši nedarīt. Kā tieši izvērtās pagājušais gads? No tavu skatu punktu? No skatu punktu? Tā jau bija liela eiforija beigās. Bet sākums bija smags īstenībā. Es sapratu, ka laika ir maz. Paralēli darbam, kurš tāpat paņem kaut kādas 9-10 stundas dienā, bija jāatrod laiks, kaut kā atrast to savu laiku, atņemt sev to laiku, kas ir brīvais laiks, un veltīt izlasēju. Un es jau nebija tā sajūta, ka es daru tur super, 100% un tā tālāk, jo laika maz. Un es, cik es varēju sevi pašmotivēt, tik arī es tajā gāju iekšā un darīju. Un tas sākums bija grūts. Un arī man pašam es kaut kādu laiku tomēr tām lietām nebiju tā tieši nodarbojies, kāds gadus 8-10. Un tad, protams, viņš tajā visā iebraukt, saprast to lietu kārtību, kurā brīdī ko dari, kas kurā brīdī jādara, un
daudz lietas arī nebija izdarītas kaut kā, kas attiecās uz kaut kādu dzīvošanu un tādām lietām, bet, par laimi tad diezgan labi mēs tā tikām ar to galā sakooperējāmies un es domāju, diezgan veikli bija gan tie kritēriji, gan cilvēki zināja, ko sagaidīt, kā bija maz laika, bet cilvēkiem bija skaidrs, kas jādara, lai tiktu to Eiropas čempionātu. Tad tie, kas tika, es domāju, ka tajā brīdī tie bija cilvēki, kas tajā brīdī bija visgatavākie skriet. Un tas, man liekas, ir svarīgākais paņemt tos cilvēkus, kas tajā brīdī var parādīt to labāko rezultātu. Un tā mēs arī tur aizbraucām. Jā. Es jau biju ļoti priecīgs beigās. Gāja jau grūti, jo tas reāli ir tā kā darbs. Tad celies no rīta, sagatavo kaut kādu ēdamo pasties, kas ir pēc nolikuma kaut kādas lietas, kaut kādas nianses, tad brauc, sēdi karantīnā, paskaties, kā visi sportisti aiziet, brauc atkal no otru galu, tad braucam uz mājām, atkal ēdam, tur paskatāmies, kaut ko panalizējam distances kaut kādā brīdī atkal jābrauc uz tīmu līderu mītingu, tur jāsaņem nākošā informācija, viss tādā kavolā visu laiku, tādā regulārā dienas ritmā, bet, tā dienas laika ir pilna, vakarā apsēdies, šis tiešām ir vakars, tagad drusku jāatpūšās, un tad atkal gulēt, rīts. Principā sportista režīms arī tā. Savādāk. Tas sportistam ir savādāk. Tu kā sportists, principā, tu gatavojies, tev katrai dienai ir viens mērķis, tādā čempionātā. Tu gatavojies tieši tam konkrētai notikumam tajā dienā, kas ir tavs starts. Bet kā pārstāvjiem tas sanāk, ka diena garāk. Tev nav tāds viens tāds niansēts kaut kāds brīdis, kuram tu visu pakārto, tu īstenībā visai tai dienai. Kopumā runājot, kāds ir tavs vērtējums par izlases startu Eiropas čempionātā? Man liekas, kad es arī pat teicu, tajā Lofvaldē man bija jāziņo. Es uzskatu, tas bija ļoti labs. Es biju ļoti apmierināts ar to, ka tik īsā laikā izdevās un arī tas, ko izdevās tur parādīt, tas bija, man liekas, arī pašiem sportistiem labi, ka viņi sajūta, praktiski katrs sajūta to, cik tuvu vai cik tālu viņš ir no tā, ko viņš var izdarīt vai ko viņš grib izdarīt. Jo tā pati Inga Damba, izcēl tur katru to startu, viņa skrēja vienkārši ļoti stabili, viņa parādīja, ka tas ir tas, ko viņa māka, ko viņa, tas ir tas, kas viņa ir, kad viņa ir tā ap top 10 skrējēji un pie distances, kas varbūt būs vairāk piemērot tieši viņas tām iemaņām un spējām, es domāju, var ieskatīt arī top 6. Nākamīt būs piemērot spējām? Es domāju, ka jā, Somija. Okay. Idejā distance, es domāju, diezgan specifiski būs. Tur būs izaicinājumi tādi, un es domāju, tādi, ar kuriem viņi ir saskārusies daudzreiz. Viņai tas nebūs nekāds jauns. Varbūt sagaidīsim arī kādu nedēļu no sieviešu izlases, bet tu saki, ka Eiropas čempionāts bija veiksmīgs un labs, bet salīdzināt ar pasaules čempionātu. Pasaules čempionāts bija labāks. Bet pasaules čempionāts bija pēc tam. Principā man jau tā sajūta pēc Eiropas čempionāta bija tāda, es biju noguris, es biju pavadījis vienu savu atvaļinājumu nedēļu kopā ar sportistiem Eiropas čempionātā, bet man tā sajūta bija, braucot mājās, kad tas ir labi pavadīts laiks, tas bija krūti, dažādi, bet man tā sajūta bija ļoti tāda laba. Un man arī pašam bija sajūta, ka arī pašiem sportistiem tā pašsajūta kopumā ir laba. Tās beigas arī bija tāds, kas pacēla tā stafeti. Pēc tam tā visiem viss sanāca, tā stafeti jau palīdzēja sajust to sajūtu, kad ir labs mačs. Bet salīdzinot tagad atkal Eiropas čempionātu, pasaules čempionātu, tad varbūt iziesim cauri tam pasaules čempionātu. Kādas sajūtas tur bija, kā no sākuma, un tad kā tas viss izvērtās ar lielo kulmināciju un atslābu un atrišinājumu, vai kā tas bija? Īsti jau tāda atslābuma nebija, man liekas. Bet pat tā secība bija, pēc Eiropas čempionātā sajūta bija, kā es teicu, laba sajūta. Skaidrs, ka kas ir svarīgi, neizlikt ārpus rāmja, turpināt darbu, tas ir sportistiem. Un atkal man bija svarīgi saprast, lai mēs arī esam tām saimnieciskajām lietām plus mīnus, mēs atrodam risinājumu, kas atbilst mūsu tām iespējām, kas mums ir finansiālās iespējas, kuras nav tādas, kad mēs neskatoties, ja izvēlamies vietu, kur dzīvot un ar kādu mašīnu braukt. Mums tā kā višķiņ jāparēķina viss ir. Un dažreiz 2 reizes jāparēķina, 3 reizes. Un svarīgi bija tā saimnieciskā puse, lai man ir sajūta, ka tas pamatvajadzības mēs būsim nodrošinājuši, un kad
ar tām problēmas nebūs. Jo, kas varētu būt sliktākais, ņemot vērā mūsu izlases sportistus, kur visi, es uzskatu, šajā brīdī ir laba, augsta līmeņa sportisti. Ja viņam būtu jāskarās ar problēmām, kuras būtu pārāk ikdienišķas, viņš nevis var domāt par startu, bet viņam jādomā, kur tagad es atradīšu veikalu, kurā kaut ko izraut no viņa, kaut ko apēst, vai kuras tagad nomazgaršos. Tādas tīri sacīviskas lietas, lai ar tām nebūtu nekāda nepatīkama aiztiešanās. Jā, un tad viss tā darbošanās pirms čempionāta jau, tāpat laiks bija atkal diezgan daudz bija jāvēlt visām tām niansēm. Aizbraucot tur jau tā sajūta veidojās savādāk, jo sportisti jau bija atbraukuši. Es redzu, ka normāli cilvēki ir ietušies, zina, kas, ko notiek, normāli ātri. Tu saki, normāli, bet vai varēja jau nojaust kaut kādas izcilības dzirstes? Nē, es vispār par tādām vietas pat nedomāju, jo tas tāpat kā Eiropas čempionātā man svarīgākais bija, lai sportistiem ir tā iespēja sevi parādīt. Es nedomāju par to, vai tas sportists parādīs tieši to vai kādu citu rezultātu. Svarīgākais, lai viņam ir tā iespēja. Un tas jau būs, mēs esam individuāls sportveids, tas ir katra paša tā sportista rokā. Par Edgaru jau bija tā sajūta, protams, bija skaidrs, ka viņš ir labā kondīcijā, jo kādas 2-3 nedēļas iepriekš viņš teica, ka tur sāk kaut kādu kāju drusku sāpēt, ir skaidrs, ka viņa tā fiziskā forma bija ļoti tuvu optimumam, tur tāda kā slimība bija zodās klāt, bet viņš tur veiksmīgi no viņas tā kā izvairījās, un bija skaidrs, ka ir labi tā sajūta, bet tieši pirms tā čempionāta jau aizbraucot, tāda sajūta automātiski nebija kaut kāda iekšēja, mēs esam atbraukuši un kopā mums ir pasaules čempions, tāda sajūta noteikti nebija. Tad pienāca kvalifikācijas, sportisti startēja brīnišķīgi. Jā. Kā to tik galā? Nav parasta situācija Latvijas izlasē. Bet tu netika ar to galā, vai atļaus sportistiem tikt ar to galā? Bet tā sajūta, īstenībā, kad tie rezultāti bija ļoti dažādi, nebija tā, ka visiem viss izdevās. Jo pirmā kvalifikācija bija garā, un garajā bija tā, ka, piemēram, Kalvis, tā, uz robežu, bet tika iekšā, bet nebija tāds, ka baigi tāds gludais un viss super. Edgars tur beigās nospridzināja tā, ka jautājumu nebija, protams, bet Mārtiņš netika iekšā. Inga tika normāli iekšā finālā, bet nebija tāda sajūta, ka visi ir baigi super. Un, protams, ka Edgars pats īstenībā bija satraucies par to, ka tā kvalifikācija ir tik labi, jo viņš saprast, ka viņam būs jāstartē beigās. Tā sajūta nebija tāda, ka visi baigi čikiniekā. It kā tas rezultāts ir labs, bet tā sajūta nav. Viņa ir tāda pareiza darba atmosfēra, kad tu saproti, ka tu izdarīsi darbu, bet tu viņu vēl neesi pabeidzis. Finālā viņš būs jāpabeidz. Katrs no tur, jo tajā brīdī pārslēdzās, jo tā ātri bija jāpārslēdzās jau uz nākošo kvalifikāciju, vidējās kvalifikāciju. Nē. Līdz ar to tu nebija tāda sajūta, kad, protams, ka Edgara rezultāts bija tā, kad, bija tā sajūta, bija tā, forša sajūta, bet tā sajūta ir tiešām, ka tu esi tādā, tu dari, tev ir kaut ko, tu esi darbā pa vidu, esi kaut ko labi izdarījis, bet tev, kā teikt, alga vēl nepienākās, vēl darbs ir jāpabeidz. Vairāk tāda sajūta. Labi, tad pienāca, 17. jūlijas šķiet, tā vidējā distances fināls, un man likās, ka tā spriedzes tur tā kulminācija auga pakāpnis. Viens pēc otra Latvijas izlases sportists finišē ar ļoti labiem rezultātiem. Mans skatu punkts bija tā, kad es biju karantīnas zonā, es biju tas, kas viņas laiz iekšā, tad attiecīgi es, kad nonācu lejā, tas bija, tā kā Edgars startēja beidzamais, tad Edgars jau bija izstartējis, es nogāju lejā, tad principā tajā brīdī jau, man liekas, kad Mārtiņš jau bija atskrējis, Kalvis, es neatceros, vai jau bija, vai tieši tikko izskrēja, respektīvi, man nebija tā, kā tagad es skatās to ierakstu, kad skaties, un tur redz tur stundu, pusotru mērā, ka tu jūti, ka pēc laika kā, tajā brīdī, es nonācu lejā, kad principā jau nāca, man liekas, pirmais jau radiopunkts bija bijis, vai kaut kā tā, jā. Bet, mēs tīsmā, tad tur viss bija tādā, kad
kad tu sēdi un skaties to ierakstā, tad ir savādāk, jo tu vēro to, kas notiek, un tu īstenībā daudz, relatīvi daudz laika apkārt var domāt, kas vēl tur varētu notikt vai nenotikt, bet, kad tu esi uz vietas, principā tā ir tāda ļoti aktīva darbība. Ir viss kaut kas cits paralēli, ko to dara. Tur kāds sportists ir izskrējis ar viņu, ir kaut kāda saruna vai kādu jautājumu risina. Tad skaties līdz kāda startplay, kas notiek. Ok, jā, tas. Mēs jau varam, paskatāmies, kurā vidī, kurš skries, tad, protams, visi aiziet savu. Mēs esam maza komanda, mums nav tur līdzutēji pūļi, tad, protams, mēs visi dodamies arī būt līdzutēji. Un tā, viss ir tā grūti pateikt, bet viss ir īstenībā pēc tam, kad es pats apsēžos un domāju par to, es saprotu, ka viss ir ļoti tādā, tas ātrums ir ļoti ātri tas laiks paiet. Viņš tāds intensīvs ir. Vienkārši notiek. Jā, un tas, tā īsti nav tā bijis, kad apstājies un tā apstājies rīķī, jā, tagad notiek tas. Jo tu esi tā iekšā, tu esi daļa tā procesa. Tad, protams, kad bija otrais TV punkts, kur mēs redzam, kad Edgars skrien pa priekšu, viss bija skaidrs, tajā brīdī mēs jau pat sarunājam, kurš kurā vietā stāvēs koridorā un uzmundrinās, jau bija skaidrs, kad likme ir augsta un rezultāts var būt ļoti labs. Un tad jau tas arī bija. Mēs stāvam, kliedzam, bet tajā brīdī jau vēl bija sportisti mežā, un tā rezultāti bija tomēr relatīvi diezgan blīvi. Ir skaidrs, ka mēs sapratām, jau kādu laiku vērojot to nogāstu, tad mājām piefiksē, kurā tā sportists ir, cik viņam vēl tur vajag nostiekties no finišam. Ir skaidrs, ka tas rezultāts ir labs. Bija skaidrs, ka tas ir top 3. Tajā brīdī tas bija skaidrs, redzot arī TV punktu rezultātus. Un jā. Kliedzām, ko varējām, Edgars skrēja, ko varēja. Un pēc tam bija atkal tā gaidīšana, tā nākošā fāze. Edgars ir noskrējis un ir vēl sportisti, kas skrien, kas var viņu apsteigt, uzvarēt. Un tad, protams, tur. Man liekas, ka man tas emociju uzvietums īstenībā bija tajā brīdī, kad es redzēju Noviko finišu, un es saprotu, kad viņam pietrūkst tās sekundes. Tur pat uz ekrānu varēja redzēt. Un tajā brīdī, Tad tajā brīdī man bija tāda pilna sajūta, jā, tas ir noticis, tas ir tas. Jā, un pēc tam vēl bija veiksmīgi arī garā distance, un stafeti arī tik noskriet. Kas notika pēc tam? Pēc čempionāta? Kā mēs visi diezgan labi saprotam, tā uzmanība, ko varēja pievērst šim sasniegumam, bija diezgan īsts laiks, un pēc tam jau nāca olimpiādi. Respektīvi, atbraucot atpakaļ, ir skaidrs, kad tas laiks, kurā mums mēdī, protams, interesēsies un izrādīs vispār tādu pastiprinātu interesi, diezgan īsi. Un tajā laikā, tas, ko mēs paspējām, to mēs paspējām izdarīt. Paspējām to vienu preses konferenci uztaisīt. Un tas jau bija vairāk jau tāda, tomēr tāds relatīvs atslābums. Ir tomēr tā patīkamā darba sajūta paveiktā. Un, jā, man pašam īsti nebija nekur jāiet. Man neviens neaicināja uz radio tagad ierakstīt 20 minūšu interviju ar izlašu komisijas vadītāju par vēsturisko panākumu. Jo to relatīvi nelielo uzmanību daudzam, ko mēs dabūjām par laimi, mēs dabūjām priekš tā, ka tas bija pirms olimpiādas laiks diezgan daudz. Tas viss, man liekas, visi koncentrējas uz Edgaru, lai paspētu viņam uzdot kaut pāris jautājumus, kā tas tieši bija un kādas ir tās sajūtas. Daudz tradicionālajā jautājumi. Jā, un pēc tam jau, ja runājam par prēmijas faktu. Jā, tas arī ir diskusija lapās, jau es skatījos tā diezgan aprunāts, bet tajā brīdī, kad sapratām, ka tā prēmija ir piešķirta, es uzreiz Edgaram prasīju. Es viņam teicu, ka es uzskatu, ka neesmu tas, ka bija jāsaņem, bet tā bija tā situācija, kad Giedrs bija automātiski ierakstījis izlašu tos pārstāvis treneris tajā pieteikumā. Un es teicu, ka, protams, tu vari pats pateikt, ka tavu varētu, kurš ir to naudas balvu tiešām pelnījis. Un Edgars teica, ka, protams, tas ir viņa tēvs. Un es ar prieku to naudu arī atdevu Edgara tēvam. Skaidrs, jā. Jo, protams, kad es tur devos, lai dabūt kādu naudas balvu. Kāpēc tad? Tāpēc, kad tajā brīdī, kad tad atkal atgriežos atpakaļ pie tā, kas notika martā, kad es sapratu, ka mums ir labi sportisti. Šis ir tas brīdis, kad viņi var parādīt savus labākos rezultātus. Bija pilnīgi nesaptīgs žests.
Es domāju, ka jā. Nu, katrā gadījumā man neviens neko nesolīja, un es nevienam neko neprasīju. Un arī tagad neesmu neprasījis, ne arī man kāds kaut ko īsti ir solījis. Un, tā kā, manuprāt, man bija diezgan sāpīgi redzēt to, ka tie iepriekšējā gadā daudz lietas nogāja greizi, kaut, viņas varēja nenoiet greizi arī. Un tas bija tas, kas man varbūt bija tā bija tā mana motivācija. Es negribēju sajust vēl vienu tādu gadu kā iepriekšējais, vai dzirdēt kaut kādus stāstus, kāds bija vēl pirms tam Norvēģijā, kad bija čempionāts 2 vai 3 gadus atpakaļ. Un sportistiem, tā kā viņi var paskatīt, ir jāskrien. Nu labi, pietiks runāt par pagātni un pievērsīsimies nākotnē, proti, kā tagad izskatās, kāds ir tavs redzējums par to, kā izlases lietas notiks tālāk, kāds ir vispārējais plāns? Mans vispārējais plāns ir tāds, kamēr nav cilvēks, kurš ir gatavs nākt un darīt to lietu ar manā vietā, nākt un darīt. Es to centīšu darīt, cik man dzīve un laiks atļaus. Bet tie principā, es esmu uzrakstījis tos principus, tas ir 13. gadam, un viņi principā līdzīgi tādi, kā bija pagājuši. Tieši par izlases veidošanas principiem. Tāpat ir svarīgi redzēt, cik mēs ātri varam paskriet, un nav jāvāc koeficienti, bet ir vienkārši jāpasaka, jā, es būšu tajā mačā, tajā mačā es centīšos strādāt pie ātruma, tajā es varbūt darīšu to, es tagad varbūt es padarīšu apjomu, ok, skaidrs, tu būs lēnāks, fine. Kurām mačā tu pasties ātrāk, ok, paskatīties, kā tev veicās. Jā, runājam par to, ka jāzina, cik ātri mēs varam paskriet. Tātad cross normatīvu šī tēma bija sāpīga tajā ziņā, ka runājot par sieviešu izlasi, kā pieņemsim, ka tā ir problēma un kā tu risināt to problēmu, ka neviena sieviete neizspēj cross normatīvu. Jā, bet manā uzstādījumā nebija, kad bija tā, ka cilvēki varēja ar vienoties, nebija jāskrien tieši cross, varēja skriet arī kaut ko citu, varēja sarunāt, nezinu, pieņemsim, ir Latvijas čempionāts Guldajā, kur stadionā, piemēram. Bez problēmām varēja ar tādu vienoties. Mums, bet tad tendence saglabāsies. Jā, skriešanas. Ir svarīgi. Jā. Bet ko darīt tad, ja vairākas gadus neviens nevar, un pēkšņi mums vairs nav sieviešu izlases? Ja vairākas gadus neviens nevar. Skatīsimies, es sākumā cilvēkiem pamēģināt. Es domāju, ka tas ir tas svarīgākais. Ja cilvēku uzreiz padosies un teiks, nē, es to nevaru noskaidrs, nemaz nemēģināšu skriet, tad būs problēma. Bet tad jau problēma ir kurā gadījumā pastāv, ja cilvēku pat nepamēģina, jo, es domāju, tas pats Edgars, viņš sapņoja kļūt par pasaules čempionu, tas ir skaidrs. Bet viņam nebija sajūta, ka kad es noteikti, 100 punktu es to varu izdarīt. Es varu, tāpat kā sajūta noskriet normatīvu, ka 100 punktu es viņu noskriet. Mēģini. Kāpēc ne? Ir bijis, ir ļoti, vispār par to skriešanas ātrumu, tā ir tāda sāpīga diskusija sevišķi cilvēkiem, kur atcerās padomu laikus, ka tur bija stadions, un tur, ja tu nevarēji noskriet stadionu, tad tu nevarēji skriet, un tā tālāk, bet tas normatīvs īstenībā ir krietni vājāks nekā tas, kas bija padomu laikā stadionā. Mēs tā skatāmies relatīvā izteiksmē. To runājot. Un šeit nav tā, ka tu noskrien to krosu, un augšugunā tev kaut kas ir jāskrien, pasaules čempionātā. Šeit vari kvalitatīvi sagatavoties, parādīt, ka tev ir tas ātrums vai nav. Jo tajā pašā brīdī ir diezgan interesanti, kad mēs runājam par to skriešanu, krosu un tā tālāk, kad puikas, kas noskrēja to krosu normatīvu, pēc tam, kad viņi skrēja Eiropas čempiju, pēc tam viņi teica, jā, vismaz tas normatīvs jāliek vēl augstāks. Jo droši liec augstāk, liec to latiņu augstāk, jo bez tā šeit nav ko darīt. Tas paskatīja, kā puikas tur nonāk, kad viņi redz, salīdzina, viņi saprot tiešām. Īstenībā, ja tu gribi spēt tur sacensties un salīdzināties ar citiem, tev jāspēj skriet tas ātrums. Jo savādāk, tu skriet citā līgā un tu nevari īsti samečoties. Tu uzreiz... Tu nevari iegūt to pasaules čempionātu pieredzi īsti, ja tu nespēji skriet pasaules čempionātu ātrumā.
Tad tavs ieteikums tām sievietēm, kuras... Es sapratu tavu uzstādīju to, ka sieviešu izlases nākotne ir pašu sieviešu sportistu rokās, kājās. Bet tas vienmēr tā ir bijis. Tieši tāpat kā tas, ko puikas ir sasnieguši tik tālu, nu, tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no viņu iekšējās motivācijas, no ģimenes pašu iespējām. Tas tā diemžēl vai par laimi tas tā ir. Pasaulē iekārtos, ka nekas nenokrīt vienkārši tāpat no koka. Tā kā, bet es domāju, ka tas normatīvs nav tik traks, nav tik melnā krāsā jāmālē, kā varbūt liekas. Pēdējais mūsu intervijas jautājums ir par otrās izlases sastāvu. Sauksim to par otro izlases. Cilvēki, kas netiek uz Eiropas čempionātu, cīnās par tikšanu uz Baltijas čempionātu. Kā ar viņu izaugsmi? Kāds tavs domas par to? Viņam sagāda, ka viņam ir vēlme un motivācija darīt. Tas ir pirmais. Pirmais ir apņemšanās. Ja ir tā apņemšanās, tad skaties, kā cilvēkam veicās ar to savu apņemšanos. Vienam veiksies labāk, sliktāk. Tā kā, piemēram, šogad arī bija cilvēki, kuriem sezonas sākums negāja, viņi iespējams gribēja tikt uz Baltijas čempionātu, netika. Pēc tam sezonas beigās viņi skrēja labāk. Tad tu saki, ka sagaidīji iniciatīvu no pašiem skrējējiem, jo mums nav tāda iespēja visus atbalstīt. Iespējas visus atbalstīt mums noteikti nav. Mēs esam jābūt reālistiem. Tas ir skaidrs. Un pirmais ir, visiem ir pašā cilvēkā, vai tu pat gribi vai nē. Un īstenībā tas reizēm mums traucē, jo daži cilvēki varbūt, tas viņam uzliek kaut kādu barjeru, ko viņam grūtāk tikt pāri. Tajā pašā brīdī ļoti arī palīdz, jo cilvēki, kas tiešām to dara, viņiem ir ļoti augsta motivācija, kas nolēma, es gribu būt izlasē. Jo viņš ir tik daudz, kam izgājis cauri, ka tā motivācija viņam visu laiku ir saglabājās. Viņi tur ātri nenolāk malā kaut kādu citu motivāciju. Nezinu, pabraukšu ar riteni, varbūt kļūšu par NTB čempionu, vai, es nezinu, pamēģināšu paslēpot, vai iešu pastudēt kaut ko. Neskarīšu kādu laiku, visi vienmēr var atgriezties. Jā, skaidrs. Paldies tev. Vēlam arī tev motivāciju turēties pie tā, ko tu esi iesācis. Paldies par interviju. Lūdzu.